vai ar darbspēku tieši kvalificēto to sadaļu mums viss ir kārtībā? Bija kāds brīdiņš atpakaļ, kurā parādījās tāda, teiksim, tā vēlme valdībai, kad mēs tagad pārmācīsim kaut kādu sabiedrības daļu, apgūt citus arodus, citas specialitātes, padziļināt varbūt kaut ko. Kā ir ar šo aspektu? Jā, kā jau minēju, ir divas šīs sadaļas. Vieni ir tie, kuri ir zaudējuši darbu, tad viņus pārkvalificē, ja viņi ir mazāk, teiksim, ar sliktāku izglītību vai ar kvalifikāciju. Mums jau trūkst gan cilvēki, kas ir, teiksim, tā melnā darba darītāji, arī zemniekiem ļoti daudz trūkst, tieši vasaras strādnieki. Un tad ir šie kvalificētie cilvēki, kuri jau visdrīzāk jau kaut kur, manuprāt, strādā, jo, man liekas, cilvēks ir galvenā vērtība uzņēmumā, un bieži šie lielie uzņēmumi par labu atalgojumu viņus paņem pie sevīm. Līdz ar to tie, kas ir kvalificēti un labi darbinieki, man liekas, tiem problēmas nav. Par tiem pat, man liekas, uzņēmumi savā starpā cīnās, kurš iegūt labāku speciālistu. Liels uzsvars jāliek uz tiem, kam dzīvē varbūt ir nepaveicies, viņš palicis bez darba, tad viņu pēc iespējas ātrāk atgriezt darba tirgu, vai arī šī profesija vairs nav aktuāla, tad dot iespēju pārkvalificēties un darīt kaut ko citu, kas ir nepieciešams.